neilga laika nākotnes parkam kopā ar nopietnu žurnālistu armiju no visas Baltijas bija lieliski iespēja paviesoties pasākumā Samsung Forum 2011, kas jau 3. gadu pēc kārtas norisinājās Muccarnoku mūsdienas mākslas muzejā, Ungārijas galvaspilsētā Budapeštā. Tās bija pasākums, kurā Eiropas žurnālisti tika iepazīstināti ar šī gada jaunajiem Samsung produktiem, sākot no mobiliem telefoniem līdz pat ledusskapiem. Vispirms visi klātesošie pulcējās mākslas muzeja lielajā zālē uz oficiālo daļu, no kuras pēc tam jau visi kā skudras strauji izklīda pa pārējām muzeja telpām, apskatē interesējošo Samsung produktu meklējumos. Nenoliedzami vislielākie interesentu pulki stīvējās ap jaunajiem produktiem ar Android operētāju sistēmu, taču stāstu par tiem speciāli kā saldo ēdienu pataupīsim uz video beigu daļu, bet tagad sāksim ar popularitātē arvien augošo 3D attēlu risinājumu. Protams, ka 3D attēlu baudīšanas iespējas tagad jau ir pieejamas kā lielos, tā arī mazos TV ekrānos. Turklāt nu jau arī datoru monitoru un pat klēpdatoru spēja radīt 3D bildi. Pēdējie, protams, tika izmēģināti kopā ar datorspēlēm. Starp citu, Samsung ir radījis pasaulē vieglākās aktīvās 3D brilles, kas sver zem 30 gramiem, kas ir aptuveni tikpat, cik vairākas eiro monētas. Lai nespiestu degunu, elektronikas daļa un baterijas ir izvietotas uz briļu kājiņām aiz ausīm. Vēl interesanti, ka šīs brilles nu jau var lādēt bezvadu režīmā, tās vienkārši uzliekot uz speciālu statīvu. Un šīm 3D brillēm uz pasūtījumu ir pieejama speciāla optisko lēcu uzlika, lai arī cilvēki, kas nesā redzi koriģējošās brilles, varētu ērti baudīt 3D kino iespējas. Paša ekrāna, vai tas būtu uz LED tehnoloģijas balstīts lielizmēra televizors vai mājas datormonitors, protams, ir tik plāns, cik vien tas šobrīd ir tehniski iespējams. Turklāt, kas attiecas tieši uz televizoriem, Samsung šogad jo īpaši izceļ savus centienus samazināt ekrānu korpusa apmales platumu. Līdz ar to, nemainīgi izmēra korpusā, šogad ražotājs ir pamanījies iedabūt jau par diagonāls colu lielāku ekrāna platību. Vispār jau jāteic, televizors ar šauru ekrāna apmalīti izskatās patiešām pievilcīgi. Vēl mazliet paturpinot par tiem pašiem televizoriem, Samsung dikti lepojas ar savu jauno Smart TV koncepciju. Līdz ar kuru lietotājs televizorā tagad var piekļūt dažādām aplikācijām, var viegli skatīties bildes un video no televizoram pievienotām ierīcēm un var pat arī pilnvērtīgi surfot internetā uz lielā ekrāna. Līdz ar to televizors jau sen vairs nav tikai parastu TV pārraižu skatīšanās ierīce. Bet nu pārmetamies uz ko nelielāku, uz klēpdatoriem. Arī šajā jomā Samsung uzdarbojas visai plaši. Apskatēji bija izlikt dažādu izmēru un aprīkojumu līmeņa klēpdatori, taču mūs, protams, vizuāli visvairāk piesaistīja šis pats svaigākais 9. sērijas skaistulis, kura korpuss veidots no dūralumīnija. Tiešām pievilcīgs, plāns, viegls 13 colu dators, kas līdz ar SSD diska izmantošanu spēja ātri ieslēgties un kura baterija spēja vilkt līdz pat 9 stundām. Virzāmies tālāk. Video un fotokameras. Mazmazītiņā HMX-Q10 videokamera ir pasaulē pirmā kamera, kuru ērti var lietot kā labroči, tā arī krēļi. Atliek vien kameru satvert kreisajā rokā, kā ekrāna bilde automātiski pagriezīsies pareizajā virzienā. Kompakto fotokameru jomā Samsung aizvien vairāk spiež uz dažādām papildu ekstrām, piemēram, uzsvers uz bezvadu savienojumiem, kas ļauj bildes un video viegli parādīt gan uz lielā televizora ekrāna, gan arī tās toliņ pat no fotoaprāta nosūtīt uz Picasa, YouTube, Facebook un tam līdzīgām interneta vietnēm. Turpinās attīstīties arī 2 ekrānu kompaktu kameras, kas ļauj cilvēkiem vieglāk uzņemt pašportreta fotogrāfijas. Taču, kā mums pastāstīs Samsung marketinga speciālisti, tad šo otro priekšējo ekrānu var izmantot ne tikai pašportreta uzņemšanai. Kad māmiņas vēlas nofotografēt savu bērnu, viņas vienmēr prasa, lai bērns smaida. Tāpēc līdz ar šo speciālo funkciju, kur ekrānā rādās multfilma, bērni sāk smaidīt. Un, līdz ko viņi smaida, kamera automātiski uzņem fotogrāfiju. Un līdz ar šādām tam līdzīgām inovatīvām funkcijām mēs varam uzlabot savas pozīcijas kameru tirgu. Šī ir pasaulē pirmā kompakta kamera ar 21 mm platleņķa objektīvu. Vēl šī kamera ievērojami atšķiras lietojuma ziņā. Kamera pati ir tipiska, taču tās lietotāja saskarne līdzinās viettelefonam. Šogad būs vairāk kā 5 dažādi kameru modeļi ar šādu Smart Touch lietotāja saskarni. Vēl Samsung pastiprinātu uzmanību pievērš NX sērijas fotokamerām. Izmērs apmēram kā kompaktkamerai, taču priekšpusē ir maināma objektīva, kuru klāsts nu pat atkal ticis manām paplašināts. Kā ražotājs pats pamato, lielisks variants tiem, kam spoguļkamera šķiet par lielu un smagu, bet klasiska kompaktkamera par vāju.
Un visbeidzot ielūkosimies arī jau sākumā pieminētajā mobilo sakaru rīku stendā, ap kuru žurnālists pietoja kā bites. Vislielākā interese nešaubīgi bija ap jauno Galaxy Tab planšetdatoru versiju ar 10,1 colas ekrānu un jauno Android 3.0 Honeycomb operētāja sistēmas versiju. Cik nu īsti tai murdoņā izdevās ar šo aparātu iepazīties, pielāgošanas iespēju klāsts šķiet tiešām kļuvis plašāks, taču solīto vairāk uzdevumu režīmu kārtīgi pamēģināt gan nesanāca. Būs vien jātic ražotājiem uz vārdu. Nākamais lielās intereses objekts – Samsung Galaxy S2 viedtelefons. Iespaidīgs 4,3 colu Super AMOLED ekrāns, 16 vai 32 GB iebūvēta atmiņa, plāns korpus, 1 GB operatīva atmiņa un 1 GHz divkodola procesors. Vienvārds sakot, baigais kosmoss. Šogad šis telefons viennozīmīgi būs un jau ir topā. Bet patiesībā, ja jums šāda Android spēļmantiņa kā telefons nemaz neinteresē, lūk, varbūt jums labāk patiktu šāds aparāts. Galaxy S Wi-Fi 5.0. Gluži kā telefons ar pilnvērtīgām Android operētāju sistēmas iespējām, taču bez SIM-kartes un balss sakura atbalsta. Pavisam neslikta rotaļlieta. Ļoti svarīgi piebilst, ka Samsung ir parūpējies par 4 Android mobiliem sakarrīkiem arī tā interesantu daļai, kas nebūtu nevēlas maksāt 3 un vairākus simtus par mobilo telefonu. Galaxy Ace ir spēcīgākais no šīs budžeta kategorijas piedāvājuma ar 3,5 cola ekrānu. Tad nāk Galaxy Fit ar 3,3 cola ekrānu, bet vienkāršākie un mazākie Android sakarrīki ir Galaxy Geo un Galaxy Mini, no kuriem Mini izceļas ar atraktīvu košas krāsas korpusu apdari. Patīkama tendence, ko novērojam, dizaineri un inženieri beidzot ir atteikušies no slimīgās tieksmes ikvienas ierīces aizmuguri veidot no glancētas plastmasas. Telefoniem un arī Galaxy Tab planšetdatoram aizmuguri veidot no matētas plastmasas ar faktūru. Tādu ierīci ir gan ērtāk noturēt rokā, gan arī tā tik ļoti nesmērējis un neskrāpējis. Vēl šajā izstādē varējām aplūkot arī Samsung radītos vieglos, kompaktos un ļoti ātros SSD datu nesējus, ārējos Blu-ray un DVD disku rakstītājus, pavisam neliels projektors, kas varētu noderēt birojā. Un vēl varējām arī mazliet pavērot, cik veikli Samsung Navibot robotputekļu sūcējs ēd skitles konfektes un kādas ekstras piedāvā ietilpīgās un energoefektīvās veļas mašīnas. Visbeidzot, nevar nepieminēt arī pašu Budapeštu, kurā šis pasākums noritēja. Burvīga pilsēta ar tiešām bagātīgu arhitektūru un galvenais kalnainu reljefu. Iesakām arī jums vasarā iepazīties ar šo jauko pilsētu.